varētu būt otrā sieviete pasaulē, kas ir 3 reizes vinnējusi Ņujorkas maratonu, piemēram. Tad tev vēl viens būtu jāuzvar. Protams, ka uzvarat ļoti patikami, jā. Nu, uzvarat ļoti, ļoti grūti. Un tagad es varu tikai sapņot, jā. Protams, kā es trenējos, es gribu, sapņoju, bet es esmu realiste, jā. Un tagad es zinu, lai uzvarētu, vajag izdarīt kaut ko spēcīgu. Tagad. Tāpēc, ka es zinu, ka es neesmu jauna, jā, un cīnīties ar afrikāņu sportistiem ļoti grūti. Pēc pāris dienām ir Rīgas Telekom maratons, kas tev būs praktiski treniņš, vai ne? Tu pusīt skries, jā? Jā, es skrienu pusmaratonu, jā, un jā, tas būs treniņš, jo 3 nedēļas atpakaļ es noskrēju Bostonu maratonu, jā, un tagad pagaidām es nejūtu, ka es esmu pilnīgi atjaunojies, jā, un tad man ir problēmas ar locītavām, ar ceļiem, jā, tad tas ir nogurums, jā, jo Bostona trase bija ļoti smaga, jā, tur ļoti daudz jāskrien pa pauguriņiem, jā, un tas ļoti negatīvi ietekmē uz kustības aparātu, jā. Bet vienalga man ļoti patīk skriet Rīgā, un es ļoti laimīga, ka šogad man atkal ir iespēja, jā, skriet Rīgā un noskriet kopā ar citiem Latvijas entuziastiem, jā. Tas ir ļoti, ļoti forši. Bet apziņa, ka tev, piemēram, nav tādas konkurences tuvākajā areālā, par Latviju nerunājot. Tad tu tā kā Rīgas maratonu speciāli lēnāk skries, lai citiem ir tā apziņa, ka var panākt lēnu? Pagājušajā gada, jā, nebija konkurenti, jo es bija normāla forma, un tas bija reāls treniņš, jā. Bet šogad es nezinu, varbūt būs reāli konkurenti, jo es neesmu gatava skriet ļoti ātri, jā. Un es zinu, ka tur būs skrēja no Lietuvā, jā, un mūsu. Es nezinu, varbūt es šogad arī gatava skriet stundu 19, jā. Un tad varbūt pārējiem skrējiem būs interesanti, jā, viņam tāpēc, ka tagad patiešām nevaru pateikt, cik ātri es varu noskriet, jā, jo 2 dienas atpakaļ man bija treniņš, man bija ļoti grūti, jā, un tad es jūtu, ka es neesmu gatava skriet ātri, jā, un tad cīnīties par augstiem rezultātiem, un tad, varbūt tas būs interesanti, jā, būs reāla cīņa, jā, un tad tas arī kā... Ar ko Rīgas maratons ir īpašs? Es zinu, ka tu esi patriots šim maratonam, un to man arī Aigars Norts ir teicis, ka jums ir ļoti labas attiecības, un ka tu vienmēr, lai vai kas, bet Rīgas maratonu tu noskrien, un tas ļoti daudziem cilvēkiem daudz nozīmē, ka Ļena piedalās, tas iedod nopietnu prestižu tam pasākumam, bet ko viņš tev nozīmē personīgi? Vispirms tas ir priekš mani, ja? Ļoti laba iespēja apmeklēt Rīgu, jo es ļoti rēti, ja, braucu uz Rīgu, un paskriet pa Rīgas ielam bez mašīnām, jā, tu un Rīgā. Tas ir ļoti, ļoti patikami, jā. Un pabūt kopā ar mūsu entuziastiem, jā, sadalīt mīlestību, jā, kopā ar viņiem. Tas arī ļoti patikami. Un kā sportisti, jā, man ir prieks un lepnums, jā, par to, ka mums Latvijā ir tāda augsta līmenī maratons, skriešanas pasākums.